Viss sākas ar sapņiem. Sapņiem par ģimeni, darbu, labāku dzīvi, brīvdienām, ceļošanu. Sapņi par ideālu atvaļinājumu ir dažādi. Daudzus vilina mierīga atpūta pludmalē. Citus aizrauj vēsture un arhitektūra, bet daži meklē piedzīvojumus. Ceļotāju vēlmes ir ļoti atšķirīgas, bet mēs esam gatavi uzklausīt tās visas. Novatours šogad svin savu 15. jubileju Latvijas turisma tirgū. Šo gadu laikā mēs esam sasnieguši dažādus mērķus. Ieskatoties vēsturē, redzam, ka 2001. gadā sākam tikai ar vienu reisu uz Antāliju. Bet šogad mums jau ir 24 galamērķi dažādās valstīs. Sadarbojamies ar vairāk kā 200 aģentūrām visā Latvijā. 2014. gadā Novatouram tika piešķirts ISO certifikāts. Tas nozīmē, ka Novatours darbības kvalitāte turisma nozarē ir starptautiski atzīta un atbilst tiem priekšnosacījumiem, kas liecina par kvalitatīvu un ceļotājiem draudzīgu pakalpojumu nodrošināšanu. Esam vieni no stabilākajiem turisma tirgū. To varam apstiprināt ar to, ka 2015. gadā turoperators Novatours uzsācis sadarbību ar Norvēģijā bāzēto apdrošināšanas sabiedrību Gjensidige Baltic. Novatours ir pieņēmis lēmumu būtiski palielināt klientu iemaksātās naudas drošības garantijas apmēru līdz €1,5 miljonu. Šobrīd tā ir lielākā garantija Latvijas turisma uzņēmumu vidū. Katru sezonu piedāvājam jaunus virzienus un iespaidus mūsu un jūsu klientiem. Un šodien mēs esam priecīgi jums paziņot, ka ir sākusies Novatours 2016.–2017. gada ziemas sezonas iepriekšpārdošana. Savās brīvdienās izbaudīsiet saules maigos starus, eksotiku un sniega pilnus augstus kalnus. Mūsu šī sezonas jaunumi un iecienītākie galamērķi. Tenerife – mūžīgā pavasara sala. Jaunums Lanzarote – Kanāriju salu melnā pērle. Jaunums Madeira – pasakaini skaista sala. Hurgada – sarkanās jūras kurorts. Taizeme – 1000 smaidu zeme. Apvienotie Arābu Emirāti – greznība un tūkstnesis. Šrilanka – Indijas okeāna dārgakmens. Cabo Verde – zaļā raga sala. Francija – slēpotāju paradīze. Itālija – ziemas klasika. Andora – Pirenēju kalnu sirds. Sāksim ar siltajiem galamērķiem un jaunumiem. Iecienītākais ziemas sezonas galamērķis Kanāriju salas Tenerife. Lidojumi piekdienās no 14. oktobra līdz 28. aprīlim. Tenerifes kurorti. Los Gigantes atrodas Tenerifes gleznainajā rietumu piekrastē. Los Gigantes pilsēta tika nosaukta klinšu vārdā, un tā atrodas iespaidīgu tāda paša nosaukuma klinšu pakājē, kurām var pietuvoties ar laivu. Guia de Isora. Guia de Isora atrodas apmēram 90 km uz dienvidrietumiem no salas galvaspilsētas Santa Cruza de Tenerife. Kurorts var lepoties ar savām smilšu un oļu pludmalēm. Playa par Aizo ir klusa kurorta zona, kas ir 10 km uz rietumiem no Playa de las Amerikas. Kurorts ir kā radīts tiem, kuri vēlas relaksēties un mierīgi atpūsties. Costa Adeje ir jauna kurorta zona, kas atrodas tieši blakus Playa de las Amerikas kurortam. Šeit ir visjaunākie augstākās kategorijas viesnīca kompleksi, kas piedāvā plašu pakalpojumu spektru sporta, atveseļošanās un kosmētisko procedūru cienītājiem. Lielākā daļa Costa Adeje viesnīcu ir jūras krastā. Salas lielākais kurorts ir Playa de las Amerikas, kas atrodas 17 km attālumā no Tenerifes dienvidu lidostas. Atpūtniekus gaida daudzi tirdzniecības centri, restorāni, bāri, naktsklubi un citas izklaides vietas.
Los Cristianos ir viens no populārākajiem un aktīvākajiem kurortiem Kanāriju salās. Skaistas smilšu pludmales un ostas, no kuras iespējams doties izbraucienā uz kaimiņu salu La Gomera. Golf del Sur – kluss kurorts, kas izveidots ap augstākās klases golfa laukumu Tenerifes dienvidos. El Medano pilsēta atrodas 20 km uz austrumiem no Playa de las Amerikas. Ņemot vērā šeit valdošos spēcīgos vējus, tā kļuvusi par mājvietu dažādām sērfošanas sacensībām un čempionātiem. Puerto de la Cruz ir viens no populārākajiem turistu galamērķiem Tenerifē. Atrodas Tenerifes ziemeļu daļā. Šīs pievilcīgais un rosīgais kurorts jau vairākus 10 gadu ir bijis turistu ļoti iecienīts. Vecpilsēta ir ļoti skaista, un tai piemīt īpatnas kanāriešu raksturs. Jauniem iespaidiem un pieredzēji mēs piedāvājam profesionāli organizētas un pārdomātas ekskursijas. Salas apceļojums, Siam parks, Loro parks, izbrauciens ar jahtu, Teide un Maska ciemats, viduslaiku bruņinieku turnīrs San Migelas pilī, La Laguna, La Gomera. Nākamais galamērķis – šīs sezonas jaunums – Kanāriju salu melnā pērle Lanzarote. Lidojumi notiek svētdienās no 6. novembra līdz 27. novembrim. Kurorti Lanzarotē. Playa Blanca atrodas pašos Lanzarotes dienvidos 37 km no galvaspilsētas Arrecife un 33 km no lidostas. Playa Blanca krasta līnija ir 9 km garš un plats līcis, kas sadala 3 mazākos līčos. Kurorta nosaukums cēlies no baltas pludmales, kurai piešķirts zilais karogs par tīrību. Puerto del Carmen. Kurorts atrodas salas dienvidos un tikai 10 minūšu brauciena attālumā no Arrecife lidostas un ir ērta vieta, no kuras apceļot Lanzarotes turisma vietas un kultūras objektus. Pludmales stiepjas 6 km garumā un to apskalo Atlantijas okeāna dzidrais ūdens. Costa de Gise atrodas dienvidu austrumu krastā uz ziemeļiem no galvaspilsētas Arrecife un ir 3. lielākais salas kurorts. Tas atrodas 15 minūšu brauciena attālumā no Arrecife lidostas. Lanzarotē mēs piedāvājam sekojošas ekskursijas. Zemūdens safari, Rančo Teksasas parks, ekskursija uz vulkānu, salas apskates ekskursija, brauciens ar laivu, atklājiet Fuerteventurā, Monte Corona vulkāns, uz Graciosas salu laivā ar stikla dibenu. Un tagad piedāvājam ieskatīties Lanzarotes salas skaistumā. Vēl viens šīs sezonas jaunums – Portugāles sala Madeirā. Lidojumi svētdienās no 16. oktobra līdz 6. novembrim. Kurorti Madeirā,
Funšala, salas galvaspilsēta, piedāvā turistiem ne tikai iepazīt vēsturisko mantojumu, bet arī baudīt plašu ūdens izklaidi. Piemēram, niršanu okeāna piekrastes dzidrajā ūdenī, sērfošanu Atlantijas okeāna viļņos vai ekstremālo nobraucienu pa kalnu upēm. Santa Krusa ir neliels kurorts salas austrumos netālu no galvenās lidostas, lieliski piemērots klusai atpūtai un ūdens prieku baudīšanai. Pilsēta ir viena no lielākajām Madeirā. Tomēr tā ir daudz klusāka un mierīgāka nekā Funšala. Kurortā atrodas vairāki parki, omulīgas vecpilsētas ielas ar kafejnīcām un vietējo preču veikaliem. Madeirā mēs piedāvājam sekojošas ekskursijas. Iepazīsim Funšalu, Mūķeņu iela un Monte kalns. Pastaiga pa Levadu takām. Ekskursija ar kuģi. Austrumu piekrastes apskates ekskursija. Salas rietumu daļas apskates ekskursija. Folkloras vakars. Madeira – pasakaini skaista sala, ko ir vērts redzēt savām acīm. Tu és intensa. Como é que tu podes ser assim? Até onde chega a tua imensidão? My name is Gabriel Gonçalves, Parece and I que would voltei like to atrás. welcome you in our island. Madeira is E voltei a lifestyle, sentir tudo. nature and sea. See you Com a soon. mesma magia. Tão especial. Tão verdadeiro. É tão bom ser surpreendida por estes sabores, por esta sensação boa, por a alegria das pessoas, a simplicidade das pessoas, o orgulho que elas têm naquilo que têm. As pessoas são aguerridas, são intensas, são de verdade. Aqui arrepio-me, preenche-me, enche-me o coração, fazes-me vibrar, fazes-me sorrir muito. Tu vais ficar para sempre na minha memória. Vou-te levar comigo. Klientu iecienīts galamērķis – Ēģiptes kurorts Hurgada. Šajā sezonā mēs lidosim uz Hurgadu no 22. oktobra līdz 22. aprīlim sestdienās. Hurgadas kurorti Sahel Hašeš – jaunākais projekts, kas attīstās netālu no Hurgadas. Komfortablas greiznas viesnīcas, kas atšķiras ar unikālu arhitektūru un stilu. Hurgadas kurortu veido 3 centri – Es Sakala, El Dahara un Village Road. Pie vairākus 10 kilometru garām smilšu pludmalēm izvietotas dažādu kategoriju viesnīcas. Ja jums patīk pēc atpūtas pludmalē paklaiņot pa trokšķainu austrumu tirgu, tad šis kurorts ir jums kā radīts. Madinat Makadī – komfortabla kurortpilsētiņa omulīgā līcī uz dienvidiem no Hurgadas, 30 km attālumā no lidostas un 35 km no Hurgadas. Makadī Bay – lielisku smilšu pludmaļu un iespaidīgu koraļu rifu līcis, kas atrodas 35 km uz dienvidiem no Hurgadas lidostas. Soma Bay – golfa cienītāju un ūdens atrakciju paradīze. Kurorts atrodas 50 km uz dienvidiem no Hurgadas. Tā ir jauna un perspektīva turisma zona. Elguna – kurorts, kas atrodas aptuveni 25 km uz ziemeļiem no Hurgadas. To uzskata par modernāko, elegantāko un greznāko kurortu Sarkanās jūras piekrastē.
Hurgadā mēs piedāvājam sekojošas ekskursijas: Ievads Niršanā, Luksora, Giftunas sala, Tuksneša safārī, Elguna, Paradīzes sala, Sarkanās jūras klosteri, brauciens ar kuģīti Seascope. Turpināsim ar brīvdienām eksotiskajos galamērķos. Iecienīts eksotiskais galamērķis Taizeme, Bankoka. Lidojumi piekdienās no 25. oktobra līdz 25. martam uz 14 naktīm. Viens no pašiem pazīstamākajiem un populārākajiem kurortiem Taizemē ir Pataja. Atrodas 170 km uz dienvidu austrumiem no Bankokas. Pataja piedāvā plašas iespējas nodarboties ar dažādiem ūdens sporta veidiem. Pilsētā ir mutuļojošā nakts dzīve. Kočanga, Taizemes otrā lielākā sala. Kočangai ir piešķirts nacionālā parka status, tāpēc, neskatoties uz mūsdienīgu viesnīcu, restorānu, skaistumkopšanas salonu celtniecību, tā lieliski spēj saglabāt savu pirmatnējo skaistumu. Koh Samui, trešā lielākā sala Taizemē, atrodas apmēram 84 km uz austrumiem no dienvidu krasta. Klusums un romantiska vientulība. Lūk, Samui salas burvība. Šeit ir klusas ar smalkām kā pūderis smiltām klātas pludmales un nelielie līči. Krabi. Šī pludmales pilsētiņa un netālu esošās salas ir slavenas ar dīvainiem akmens veidojumiem un neskarto dabu. Krabi sniedz iespēju dabas mīļotājiem piedalīties organizētos braucienos, lai redzētu neskartus mežus un to dzīvo dabu. Puketas sala, Andamanas jūras pērle, viens no labākajiem Taizemes kurortiem. Tā izceļas ar tīro jūru, skaistajām klintīm, koraļu rifiem un daudzām pludmalēm. Lielu daļu salas teritorijas veido tropu meži, kas kopā ar ūdenskritumiem, parkiem un kokosriekstu plantācijām veido ideālu atpūtas vietu. Ekskursiju iespējas Taizemē. Bankogas apskates ekskursija, Koraļu sala, vakars tropiskajā dārzā Nongnoč, Vanjan templis, Čantaburī, Phiphi sala, Kvai upe, Kambodža. Mūsu nākamais galamērķis – mūsdienīgākā un bagātākā pilsēta Dubaja. Izlidošana ceturtdienās no 21. oktobra līdz 19. martam uz 10 naktīm. Kurorti Dubaja. Tās ir tīras, plašas smilšu pludmales un silta turkīza jūra. Aktīvie sporta cienītāji var izmēģināt dažādu veidu ūdens sportu, niršanu, zemūdens peldēšanu, zvejošanu jūrā. 14 km garš līcis sadala Dubaju divās daļās – Vecā Dubaja, Deira un Jaunā Dubaja. Šardža. Tas ir trešais lielākais emirāts valstī. Šardža ir 16 km gara, tā plešas pa piekrasti blakus Persijas līcim. Tā ir mūsdienīga pilsēta, kurai apkārt ir bezgalīgs tūkstnesis un kura glabā lielu vēsturisko mantojumu. Jaunums Abu Dabī. Apvienoto Arābu Emirātu otrā lielākā pilsēta un valsts galvaspilsēta atrodas Abu Dabī Emirātā pie Persijas līča uz T veida formas pussalas. Pasaulē modernākie debeskrāpji, koši zaļi parki un senas musulmaņu mošejas. Tas viss ir Abu Dabī. Ras Al Haimā. Šis Ziemeļu emirāts, kas ir arī viens no skaistākajiem valstī, atrodas 90 km attālumā no Dubajas. Šī ir mūsdienīgākā atpūtas vieta, kurai apkārt ir tūkstnesis un kalni, piedāvā īpašu atpūtu un izklaidi. Viens no jaunākajiem emirātiem ilgu laiku ir bijis daļa no Šardžas, un tas kļuva neatkarīgs vien 1953. gadā. Fudžeira ir vienīgais emirāts, kuram blakus ir Indijas okeāns, Omānas līcis. Fudžeira ir emirāta galvaspilsēta, kas atrodas 130 km no Dubajas. Ekskursijas. Apskates ekskursijas uz Dubaju. Budž Khalifa virsotnē. Apskates ekskursijas pa Abu Dabī. Indijas okeāns. Akvaparks Akvaventūrē.
kruīzs ar Dow kuģi, safari tūkstnesis, 6 emirāti vienā dienā. Šrilanka, Indijas okeāna dārgakmens. Lidojumi notiks svētdienās no 25. decembra līdz 30. martam uz 10 naktīm. Kurorti. Šrilankas ziemeļrietumu daļa atrodas virs Kolombo galvaspilsētas. Tā ir viena no pirmajām vietām, ko redz lielākā daļa turistu un ceļotāju pēc lidmašīnas nosēšanās uz tropiskās salas. Negombo. Rosīga zvejnieku pilsēta, kas atrodas vistuvāk lidostai. Kurortā varēsiet apmeklēt dažādus vietējos bārus un amatnieku veikalus, aplūkot vēsturiskās celtnes. Negombo tie ir vārti uz Šrilanku, no kurienes arī ir vērts sākt tropiskās salas iepazīšanu. 35 km attālumā no Kolombo starptautiskās lidostas un 3 km attālumā no okeāna piekrastes atrodas Maravila, kas ir patiesa miera oāze. Vaikala. Tas ir mierīgs un ainavisks kurorts netālu no trokšņainā Negombo, 18 km attālumā no lidostas. Šīs klusais kurorts, kuru turisti apmeklē daudz retāk, ir lieliska izvēle tiem, kas vēlas mierīgi atpūsties pludmalē. Šrilankas dienvidrietumu daļa, kas atrodas zem Kolombo galvaspilsētas. 150 km gara piekraste uz dienvidiem no Kolombo atstās neatkārtojamu iespaidu gan vēstures mīļotājiem, gan arī ūdens sporta un izklaižu cienītājiem, dabas pētniekiem vai tiem, kas vienkārši vēlas labi atpūsties skaistā pludmalē. Vispopulārākie kurorti – Vaduvā, Vaskaduvā, Kalaturā, Beruvella, Bentota, Induruvā, Ahungallā, Hikaduvā, Gallē, Kogalā. Salā ir iespējams izbaudīt vairākas ekskursijas jebkurai gaumei. Ekskursija pa Kolombo, Kandī, pēdējā Šrilankas karaļu galvaspilsēta, diena Gallē un Palaptijas upe, dienas ekskursija pa Udaval avī, Sigīrija un Dambula, Jala Nacionālais parks, pa dzidrajiem Madu upes ūdeņiem, dienas ekskursija pa Pinevalu ziloņu audzētavu. Vēl viens no mūsu jaunumiem šajā sezonā – Kaboverde jeb Zaļā raga sala Atlantijas okeānā, sasniedzama ar lidojumu no Viļņas lidostas. Populārākais Kaboverdes kurorts Santa Marija, kas ir neliels, bet skaists ciemats salas dienvidu galā. Apkārtnē ir iespējams nodarboties ar dažādām aktivitātēm, tostarp makšķerēšanu, niršanu un windsurfingu un baudīt iedvesmojošus dabas skatus. Arī šajā ziemas sezonā aktīvā sporta cienītājiem piedāvājam slēpošanas tūres. Slēpotāju paradīze Francija. Lidojumi sestdienās no 7. janvāra līdz 28. janvārim. 3 ielejas atrodas Savojas teritorijā un ietver sevī 3 pasaules slavenus kalnu slēpošanas kurortus – Meribelu, Kurševelu un Valtoransu, kā arī vēl 12 Alpu ciematus, kuri savstarpēji saista unikāls pacēlāju un kalnu slēpošanas trašu tīkls, kam pasaulē nav līdzīga. Šobrīd 3 ielejas sevī ietver vairāk nekā 300 kalnu slēpošanas trases, kuru kopējais garums pārsniedz 600 km. Šoziem mēs piedāvājam 5 kurortus – Meribela, Meribela Motareta, Brindlebēna, Valtorensa, Lemenur. Paradiski slēpošanas reģions. Aptuveni 250 slēpošanas trases ar jebkuru grūtības pakāpi ir pieejamas paradiski atpūtniekiem. Slēpošanas reģiona infrastruktūra tika optimizēta tā, lai visas nogāzes būtu ātri un ērti sasniedzamas. Šajā reģionā mēs piedāvājam slēpot kurortā Laplaņa, kas ir visaugstāk izvietotā slēpošanas stacija Paradiski reģionā – 2100 metru. Mūsu nākamais ziemas sezonas slēpošanas galamērķis – ziemas klasika Itālija. Lidojumi uz Milānu notiks sestdienās no 17. decembra līdz 24. decembrim. Uz Veronu arī sestdienās no 31. decembra līdz 28. janvārim.
kā arī uz Bergamo sestdienās no 28. janvāra līdz 25. martam. Šajā valstī mēs piedāvājam vairākus slēpošanas reģionus. Pirmais no tiem ir Alta Valtellina. Tā ir teritorija, kas ir pārpilna ar vietām, kuras var lepoties ar starptautisku slavu. Bezgalīgi nobraucieni pa perfekti koptām slēpošanas trasēm. Snowboarda cienītājiem ir daudz speciāli aprīkotu vietu un sniega parku. Šajā reģionā mēs piedāvājam divus kurortus – Livigno un Bormio. Otrais reģions – Val di Sole. Val di Sole reģions jau sen ir iecienīts Latvijas slēpotāju vidū, pateicoties tā saulainajām trasēm, burvīgajām kalnu ainavām, kā arī kvalitatīvajam, nevisai dārgajam servisam. Šajā reģionā mēs piedāvājam sekojošus kurortus – Marileva 900 un Marileva 1400, Mezanna, Folgarida, Dim Aro, Male, Monclassica. Trešais reģions – Val Rendena. Val Rendena piedāvā daudzas vietas, kur pavadīt lieliskas brīvdienas, tostarp Pinzolo un Madonna di Campiglio, dabas šedevrs, kuru ieskauj Adamello Brenta dabas rezervāts, kas ir lielākā aizsargājamā teritorija Trentino. Šajā reģionā mēs piedāvājam sekojošus kurortus – Madonna di Campiglio, Pinzolo, Gustino, Campo Carlo Magno. Ceturtais reģions – Val di Fiemme, viens no populārākajiem Alpu slēpošanas kurortiem, kuru iecienījuši paši profesionālākie slēpotāji. Reģions piesaista ne tikai kalnu slēpotājus, bet arī citu ziemas sporta veidu cienītājus. Kurorti Val di Fiemme reģionā, ko piedāvā Novatours šajā sezonā – Predazzo, Cavalese. Piektais reģions – Val di Fassa, atrodas pašā Dolomītu Alpu centrā un ir izslavēta ar savu neatkārtojami skaisto dabu, kā arī ļoti daudzām slēpošanas iespējām. Iecienītākie kurorti šajā sezonā, ko piedāvā Novatours – Canats Eja, Campitello, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Alba di Canacea. Sestais reģions – šīs sezonas jaunums – Val Gardena. Val Gardena ir pasakaina 15 km gara ieleja, kas atrodas blakus iespaidīgajai sellai, varenajam kaļķakmens masīvam. Val Gardenas slēpošanas reģions ir slavens ar tā optimāli sagatavotajām slēpošanas trasēm. Izņemot slēpošanu, Val Gardena piedāvā arī daudzas izklaides, piemēram, atklāto un slēgto slidošanu uz ledus, kamanu trases, peldbaseinus, saunas un tenisa laukumus. Pēc slēpošanas dzīve arī ir moža un bagātīga. Kurorti šajā reģionā – Selva, Santa Kristīna, Ortizēja. Šīs sezonas jaunums – Pireneju kalnu sirds Andorā. Lidojumi sestdienās no 4. februāra līdz 18. martam. Grand Valira – lielākais Pireneju kalnu slēpošanas reģions. Kalnu slēpošana, dažādas izklaides un saulainās dienas garantē labu noskaņojumu. Grand Valira ir slavens kā kalnu kurorts, kas piemērots gan iesācējiem, gan labiem slēpotājiem un profesionāļiem, gan tiem, kas brauc ar sniega dēli. Ziemas sportu cienītāji novērtē šo reģionu pateicoties attīstītajai pacēlāju infrastruktūrai, jo vienas stundas laikā kalnos var pacelties vairāk nekā 100 000 cilvēku un ļoti reti jāgaida rindā pie pacēlāja. Turklāt šajā reģionā var baudīt 118 trases. Kurorti Grand Valiras reģionā – Andorra la Vella, Escald Esa, Engord Ani, Encampa, Canilla, Eltart Era, Sold O, Paz de la Casa. Lai mūsu klientu atpūta būtu vēl patīkamāka, mēs piedāvājam papildu pakalpojumus, ko var izmantot pirms un ceļojuma laikā. Superior klases, atsevišķa reģistrācijas lete lidostā Rīga, sēdvieta lidmašīnas salona priekšējās rindās, prioritāra apkalpošana lidojuma laikā, karstā ēdināšana lidojuma laikā pēc iepriekšējā pasūtījuma.
Iespēja pasūtīt privātu transferu no lidostas uz klientu izvēlēto viesnīcu turp un atpakaļ. Ziedu iepriekšējā pasūtīšana ar piegādi viesnīcas numurā. Elastīgais ceļojums, iespēja mainīt ceļojuma nosacījumus. Grupu transfers ar slēpošanas inventāru. Ūdens sporta aprīkojumu pārvadāšana. Novēlam jums veiksmīgu pārdošanu šajā ziemas sezonā. Paldies par uzmanību!